Labrīt, draugi, ir 1. marts. Mēs izbraucam pēc 5 dienām. Vai 6, depends on how you count it. Un mēs šodien sākam krāmēties. Mana mamma brauc ceļojumā pēc 2 dienām. So mēs nevarēsim krāmēties pa nedēļu. So, jā. Updates. Es novilku no augšas vēl kaut kāds pāris lietas. Un slēpošanas no zābaku soma. Čau, Doru Čīči! Labi, slēpošanas somā. Fui, zābaku somā. Mums ir kur ir zābaki malās. Tā kā jau vajadzētu būt. Te ir zābaks, tur ir zābaks. Te ir manas bikses. Tur ir viens topiņš. Un kaut kur tur dziļumā, melnumā arī ir mani cimdi. Labrīt, draugi. Ir 5. marts. Rīt mēs braucam uz Itāliju. Bet man rīt also ir 2 pārbaudas darbi. So es esmu on the grind. Un es mācos. Nu, ne šobrīd. Bet man vajag izmācīties. Un tad rīt mēs braucam ceļojumā. Turam čirikus. Hi guys, I'm back. Es tikko stundu šeit mācījos literatūru. Okay guys, 2 pārbaudas pabeigt. Prom no skolas. Skola pabeigt. Dipojam valsts. Ok, nē, pagaidi, cut that one out. Braucam uz Itāliju. Man liekas, man pēc kādas 1,5 stundas. Vai +- es braucam no mājām. Un es tikko izgāju no skolas. Laukī būtu jāskrien no mājās, bet būs labi. Bet tā kā brīvlaiks ir officially sācies. Hell to the yeah, I'm so excited. So fucking excited. What do you mean, man pabrauc garām abi 2 mani transporti? Guys, es esmu laikam late to the party. Mans tētis jau atbrauc un viņa tur saka kaut ko krāmēt mašīnā. Es vēl neesmu mājās. Tētis very clean core. Rekur dažs no mantām. Tīram mašīnu. Mamma stūrē ārā. Big crazy. Čau, mamma, saka čau man video. Čau. Cik pulkstens? Bez 13:05. Okay. Ātrāk pa 5 laikam neizbrauksim. Nē, es nezinu, kur man stāvs palika. Bet jā. Rekur mamma, rekur mašīna. Rekur mantas. Elīgi daudz mantas. Un zābaki. Vispār, kur man zābaki ir? Šiten un zābaki. Stāvlaukumā, tur, man liekas, mazāk iespēja liels. Tēt, ko mēs darīsim? Mēs pucēsim mašīnu. Fakt, tēt, parāda tālās gaismas. Tētī, kā tev iet? Mums iet ļoti labi. Kur mēs esam? Mēs esam čurāt atbraukuši. Krokšī. Mamma, kā tev iet? Kā mums iet? Mazliet stāva, tas tā kā Bīgs sastrēgums. Atceroties laiks pirms Eiropas Savienības, ka uz robežām bija Bīgs jāpastāv. sastrēgums. Ok, guys, mēs tikko izstāvējām kaut kādas 20 minūtes, varbūt pat vairāk, gaidot tikšanu Polijā. Mēs esam Polijā, mums ielēt Polijā. Mums paprasīja taisīt bagāžnieku, tētis izvēlās burtiski ārā. Viņš piespied pogu, bagāžnieks neatvērās, mums tas ir pateicis, mēs turpinām braukt tālāk. Pēc kā vajag pārvadāt visu nelegāli. Tētis tikko tādu manevru paķēra. Tētis tikko tādu manevru, kā braucam ātrāt, un tētis vienkārši iegriezis iekšā. Atlīdz viņš nebrauc atpakaļ gaitā. Cik pulkstens? 1:01. Varam pagulēt. Pēc ko neielēj nekus tik pēkī? Nu nē, es jau nepaguvu. Takoties nosakam. Nu jā, tas nav TikToks by the way. Es tikko pabeidzu grāmatu. Vai man tikko mūzika pārstājas, labi nekas. Es lasīju grāmatu. So pretty.
Mēs esam Kauflandā. Mēs tie braucām pirms mums kaut 2 stundām un mēs pačučējām. Mums tāda bija interesanta ģimenīte, ne tēte? Tētis stokojas ap kaut kāds miljonus konzervus. Mēs un mamma esam paņēmuši pēc iespējas vairāk tunus un zivi, ko mēs varam atrast. Kā jūties, mamma? Es vēl ne, kā liekas, cik maksās? 650. Diezgan labs minējums. Nu labi, 666. Es teiktu 592. Visi pietuvojās tavam vidēji. Okay, guys, 717. Tā, kur mums jāmaksā? Šitā. Stundu vēlāk un pilnu ratu vēlāk mēs dodamies uz mašīnu. Braucam atmuguriski ārā no benzīna tanka uz McDonaldu. Okay, guys, mēs esam Čehijā. We Čehijā. Ok, draugi, re, kur mēs esam pie otrā tanka. Mums būtu jāmaksā 30 eiro. Čakars šāds. Džeks, kas bija pie šitā ten, viņš pielēja pilnu bāku, 40 litrus, mēs ielējam 20. Džeks aiziet pa 70 eiro. Džeks aiziet pie kas? Samaksā par mūsu. Un mēs gribam braukt, nu nē, bet jums jau samaksās, jums jāmaksā 70. Mums tāds, no way, ka mēs maksājam 70, mēs maksājam 30, jo mums kurs rāda 30 eiro. We're only paying that. Tā čīkse, tā kā uzvākas traki, viņi tur tā kā saka, ka viņš šo to jums jāmaksā 35 eiro. Viņi gribēja mums dot čeku kronas. Un pret kaut kādiem tur 30 eiro mums tās nafīgi mums čeku kronas. Mēs trāli pēc 5 minūtēm būsim ārā no Čehijas. Mums nekur nevajag čeku kronas. Džeks, kas stāv viņai blakām, tā kā, maksēja 30 minūtēm. Es teicu, nē, jūs nemaksāsiet 30, mēs jau šo to tētim uzreiz tāds, kur jūs policija? Beigās viņam vienkārši tas Džeks pateica, dodiet naudu un ejiet projām. Un tas sieviete, tu kaut ko mums tur paļubom nolamāja čehiski. Mēs pateicām čau un aizgājām. Labrīt, draugi. Mēs esam Austrijā. Mēs nopirkām kafiju. Te ir plus 16 grādi. What the hell is going on? Jā. Also, kafija Austrijā ir overpriced. Mums bija jāsamaksā 70 centi tik toltē. Pēc iedot tādus ķipa žetonīns, kas kā tev 70 centi tur iepirkties veiklā. Mēs nopirkām, viņi nopirka kafiju. Un tāpat ar visiem sanāk 2 eiro atlaidi. Tāpat bija tā kā 2 eiro 80 pa vienu kafiju. Crazy! Kaut kā bišķiet ir jāpasteikos. Otrā reize braucam atmuguriski pa autobāni. Uz autobāni. Mēs tikko samaksājām. Kā par autobāni. Tā kā... Mēs tikko atbraucām uz mūsu apartamentiem. Man vajag parādīt, cik mēs augstu atrodamies. I mean, at least skats ir absolutely gorgeous, but when I tell you pa šitādu ceļu, no tā ceļa kā kods tur miljons pagriezieni, Loki griežas galvu. Te ir kaut kā taciņas, tipa noiet lejā. Čau, tēti? Brauksim augstāk? Kāpēc? Nē, es gribu prom no tās malas. Čau, draugi, ir mazliet pār 7, svētdiena, manas brokastis, mūsu skats. Mūsu plāns ir pēc stundas kaut ko izbraukt. Cik atšķirīgi vienā iet. Es saku, saregulējām slēpes, tētis man tiks vēl zābakos. Īstenībā pie manām biksēm tavi zābaki pieskan. Tu varēsi viņus dot slēpāt. O, sajā, rekur uz kastiem matiņu. Kaut ko derētu uz tā granāta abola. Ok, ir 2:47. Mēs iesākām slāpot apmēram 9:30. Man ļoti sāp kājas. Man sāp ceļi un kājas.
Pilnīgi nē. Nekur tētis. Nekur tēta zābak, tēta bikses. Puf, puf. Nekā tur nav. Es apēdu sniegu pāris reizes šodien. Jā, braucam. Kur mēs esam, tēti? Nē, nebūs. Nebraucam atpakaļ. Braucam. M&M's. Kāpēc te ir poniji? What the fuck? Tie divi seitiņā. Šis ir editors Gerda. Basically, tas sniegs bija traģisks. Man nav video no nevienas no šitām dienām, basically. Man ir tikai kaut kādas pāris bildes ar apmākušām debesīm un sliktu sniegu. Mēs atbraucam vēl paslēpot sanāk vienu dienu. Bet, again, tur būs labie 2 video. Ļoti atvainojos. Mēs braucam mājās no kalna. Vakar mēs bijām uz to lielo kalnu tur. Tur bija liela žļurga. Šodien aizbraucām uz Piemājas kalnu. Arī žļurga. Kā tu testēti? Bišķiņ paslēpojas. Bišķīt paslēpojām. Ir 1:30. Kas, jā, mēs traki cīnījāmies, bet ir šobrīd 1:30. Mēs parasti kaut kādas 4-5 stundas paslēpojām. Mēs šodien mazāk, tāpēc, ka vienkārši uz beigām man jau dedzināja kājas. Jā. Tagad mēs domājam, ko mēs darīsim tālāk. Vai mēs brauksim uz Kronplacu, vai mēs rīt vispār slēpojam, kur mēs rīt slēpojam, ko mēs darām pēc tam. Jā. Taisam vaļā. Tā es uzreiz būs ciet, lai neieiet. Šī lauku smarža. Un ārā vēl līst, tēta. Vai tu pārdomāsi tos izvēles? Nē, man patīk. Ejam. Smird un līst. Līst, smird. Kas ir labāks par slapju kā? Vecis. Nebija gatavs. Mēs pārdomājām. Mēs ejam un braucam ar mašīnu. Mēs ļoti tālu tikām. Mēs jau nonācām lejā. Tas bija tik ātri. Mans personīgais novērtējums - lemonu soda, twist, gusto gazosa, whatever that is. Jocīgi. 3 no 5. Nu, nē. 3,5 no 5. Cik tu esi šodien dāvs? Augšu vēl ir daudz maz. Mazs jau tāpat viņi jau stūmi, tur irdina. Es domāju, jums jau piegriezies dzirdēt manu balsi, bet pāris komentāri. Tas sniegs tur lejā bija šausmīgs. Es nolikos kaut 4 reizes minūti tik lejā uz mašīnu. Traģiski. Augšā vēl bija ok, bet pa vidu bija slikti. Mēs izdomājām, ka mēs vairs neslāposim tālāk, jo kājas sāpēja, viss sāpēja. Ok, mēs nopirkām Coca-Cola. 0 sugar, 0 caffeine un 0 calorie. Kā tev viņš garšoja, mamma? Pēc nekā. Kā tev viņš garšoja? Šis labāks. Gatavs ceļam. Paski vēlreiz. Būsim atkal gatavi ceļam. Jā. Atā, poņī. Es nopirku Festive Red Bull. Un mamma nopirku kaut kādas 2 random tigers. Bye, guys.